Labvakar! Prieks redzēt jūs visus mūsu Zoomā, un šis Zooms mums ir par alerģijām. Alerģijas skar arvien vairāk cilvēkus. Tas var būt ziedputekšņi pavasarī, var putekļi būt mājās un arī ēdienu nepanesība. Un es lūkšu Sandru, lai viņa pastāsta par alerģijām, par to cēloņiem un kā ar to tikt galā. Lūdzu, Sandriņ, vārds tev. Jā, labvakar visiem! Mēs par šo tēmu jau diskutējām tā kā iepriekš, kas tas pa zvēru ir, vai ne, ko alerģija. Gribu laikam no sākuma teikt tā, ka vienu lielu daļu no problēmām cilvēki ieskait pie alerģijām, kas būtībā nav alerģijas. Alerģija ir tīrā veidā netik bieži sastopama, godīgi sakot, jā. Te varētu teikt, ka tie šobrīd pavasaris, kad zied nevis puķes, bet tad, kad zied koki. Tie lielākie alergēni, viņu ziedputekšņi, dažādi kaut kādi varbūt pārtikas produkti, visbiežāk tie ir, piemēram, rieksti, bet var jau būt arī citi produkti, jā, ir olas un vēl kaut kas varbūt, jā. Bieži vien ir dzirdēts par to, ka cilvēkiem ir alerģija uz putekļiem, jā, jo mājas putekļos dzīvo putekļa ērcīte, un organisms viņu atgrūž. Un tāpat var būt arī dažādi kukaiņu kodumi. Protams, visbiežāk tie, kas ir izplatītie, jā, lapsenes, bet varbūt, protams, arī citi kukaiņi kodēji, jo viņu pasaule arī mainās, tāpat kā cilvēku pasaule. Kāda viņa ir, tāda viņa šobrīd ir, jā. Un šī ir alerģija. Kad organisms pretojās kaut kādai lietai, kas it kā ir dabīga pasaulē, bet šim konkrētajam cilvēkam tā lieta nepatīk un organisms nav spējīgs viņu pieņemt un normāli bez kaut kādas trakas reakcijas tikt ar šo visu galā. Varētu mazliet mēs iedalīt tā, ka ir viena reakcija, kas notiek ar ādu, jā, kaut kādu pleķu veida tūska var veidoties, pumpiņas, ko sauc par nātreni, tāpēc, ka viņas ir daudz mazas sīkas pumpiņas. Tur, kur, protams, ir kaut kādi kodieni no kukaiņiem, tur tā pumpa var būt, teiksim, un pietūkums, teiksim, no 1 centīma monētas, ja 1 centa, es atvainojos, līdz pat tā, kas atūks pat, teiksim, viss augšstilps, apakšstilps, liela daļa no kaut kādas ķermeņa daļas, kur tas kodums ir bijis, jā. Tas ir, kas ir ādas reakcijas. Otras reakcijas ir tās, kas ir saistīts vairāk tā kā ar augšējiem elpošanas ceļiem, asaru acis, graužu acis, tek deguns, bet tās nav iesnas, jā. Vienkārši tek pa degunu, tāds kā ūdens reizēm cilvēki tā saka, jā. Tek un tu neko tur nevar izdarīt, viņš vienkārši tek, jā. Varbūt arī, kad jau smagākā formā ir tā alerģija, tad ir kakla tūska. Un tās smagākās formas, kad cilvēks jau sāk smagt, elpceļi tiek aizspiesti tās tūskas rezultātā, un tad tur ir tiešām ļoti strauji jāiejaucas mediķiem, ja, kas saucās, ir tādas varbūt diagnozes dzirdēts, kā anafilaktiskais šoks vai kvinks tūska. Tās ir tās smagās formas tieši, kas ir alerģija. Bet bieži vien jau mūsdienās tas ir aizgājis tā, ka dažādas izpausmes, kad organisms atgrūž kaut kādu lietu, ko viņš nespēja normāli pārstrādāt, jāsaka tā faktiski jau cilvēka gremošanas sistēma, ja, to sāk uzskatīt par alerģiju. Man ir alerģija pret pienu, man ir alerģija pret baltmaizi un tā tālāk, ja. Tā nav alerģija. Tas ir jau cits stāsts, cita tēma, ka jātīra ir organisms un jāskatās uz pārtikas produkta kvalitāti. Kāda tā ir mūsdienās un vai to vispār cilvēkam vajag lietot, ja? Jo klasiskā, teiksim, piemērs, ko pat zīdaiņiem pasaka, alerģija uz pienu un bērns zīdainīs nevar saņemt pienu, pat ieskatot mammas piens, viņam ir liegts, ja? Tas ir, liels trieciens bērna organismu imunitātei jau no dzimšanas varbūt vai no 1. mēneša vecuma, ja?
kvalitāte, ja, jo, kā es cilvēkiem saku, paskatieties kādu jūs pienu pērkat veikalā, 2,5% laktozes, bez laktozes, piedodiet, neviena govs uz pasaules šādu produktu neražo. Vienkārši nav dabā tāda piena, kas būtu 2,5% trektumā, ja, teiksim, tā augsts saturs, un ka tur viņā nebūtu vispār cukura. Tās ir piena dabīgās sastāvdaļas, kuras kaut kādā veidā ir mainītas, ja, ražošanas procesā, un cilvēka organisms ar šādu pienu vai nu tiek galā, vai arī viņš netiek galā, ja. Nu, un tad tur ir tālāk jau risinājumi, vai nu cilvēks nelieto šādu pienu, vai arī tīra organismu, ja, un skatās, kas notiek galvenokārt jau, protams, ar zarnu traktu, ja. Bet, ja runājam par klasiskajām alerģijām, nu, atbildes nav nevienam zinātniekam uz šo konkrēto tēmu, kāpēc viens cilvēks, nu, var iet un smaržot visus kokus pavasarī pēc kārtas un vienkārši sajūsmināties un priecāties, jo, kad koki zied, tas ir vienkārši fantastiski. Puķis jau ir skaistas, bet koks viņš tomēr ir tāds varens, ja, augs. Tā nav vienkārši tur pienenīt vai mārpuķīt, kuras šobrīd iet, bet tā ir kupena ar ziediem, ja. Tas, kā jūs daļa bijāt, jau redzējāt kastaņus un tos rozā kastaņus. Tūlīt mūsu kastaņi ziedājas, ja, ka tās baltās sveces atverās, ja, nu tas ir vienkārši vau, ja, bet kāpēc daži var smaržot, arī tās pašas bērzas skaras vai lazdu skaras, ja, un likt vāzē, un citi nevar. Ot jāsaka tā, ot vienkārši tam cilvēkam ir tāds organisms, un nav atbildes. Ja, kāpēc, nu, pirmoreiz dzīvē ar to saskaroties nekas nav noticis, bet atkārtoties saskaroties un nedod Dievs vēl vairāk saskaroties, nu, tā reakcija var palikt arī stiprāka un tāda, nu, netik viegli apturama var būt, ja. Tur ir vienīgais risinājums cilvēkam, kuram ir klasiska alerģija, maksimāli izvairīties no tiem alergēniem, kas varētu nokļūt organismā. Ja? Nu, tiem pašiem putekļiem veidināt telpas, bet veidināt arī ņemot vērā ziedputekšņus, veidināt vakara stundās vai rīta stundās. Nevis tad, kad tas viss jau tāds aktīvāks un tas gaiss nav tik svaigs, ja? Mitrā uzkopšana. Nu, nevaram mēs to visu atstāt tikai putekļsūcēji vai kur nu vēl foršāk tagad robotiņa ziņā, ka viņš mums tagad visu to māju tur visur izložņās un visu iztīrīs. Jā, viņš savāks, bet ir vajadzīga tieši mitrā uzkopšana, jo tikai tādā veidā var tos putekļus savākt ar visu to pārējo, kas viņiem nāk līdzi. Nu, un ja ir šīs reakcijas jau kaut kādas sākušās, jā, nu, vienkārši iet organismam palīgā, lai ar viņām varētu tikt galā. Ja? Nu, tas ir vienīgais risinājums. Un tā palīdzība, kā medicīnā teikt, ir simptomātiska. Ja, ja tiek deguns, kaut ko palīdzam degunam, ja grauž acis, palīdzam acīm, pilinam pilieniņus, ja, vai arī ir jādas problēmas, tātad palīdzam ādai. Nu, šādā veidā apmēram. Jā, Kristīna? Jā, Sandriņ, tu jau atbildēji uz manu jautājumu. Man arī tā, ka man no rītiem grauž acis. Un es arī gribēju pajautāt, no kā tas ir un kāpēc. Tas parasti man ir maijā. Tieši laikam, kad tiešām, kā tu saka, kad koki zied, tā arī notiekās. Un es arī mūsu sudrabu pilinu un arī vēl nopirku aptiekā homeopātiskos pilienus un arī to sev papilinu no rītiem. Tā kā tad tev jau man esi atbildējis uz jautājumu. Mums vēl ir jautājumi. Evitiņa gribēja uzdot jautājumu, un Irēnīta gribēja uzdot jautājumu. Es došu vārdu viņām. Sveiki, Sandra, sveiki pārējie. Gribēju pajautāt Sandrai. Man draudzene ir, bet viņai tek deguns visus gada laikus. Tā kā tu teici, vienkārši ūdeni. Kā viņa iziet ārā, viņai vienkārši tek un ir tāda nērtības sajūta, runājot ar cilvēku, ka tu pat nejūti, ka tev jau līdz lūpai ir. Ir un vai to var kaut kā risināt? Bet tas ir visos gada laikos. Tā lieta visos. Nu, saprot, tad tur ir tā tēma, kas varbūt nav klasiskā alerģija. Bet tas ir tikai izejot ārā. Jā. Un pils.
Jebkurā vietā, ja? Tur ir tad jāskatās, kas notiek ar organismu, jo tur ir miksēt uz kaut ko viņai jau var būt alerģija. Arī jau viņas pašas dzīvoklī. Tikai tā, kad iet ārā, notiek gaisa maiņa un temperatūras maiņa, un tad tā reakcija tikai parādās. Kamēr viņa vēl ir telpās savā dzīvoklī vai mājās, tad viņa to reakciju vēl nejūt. Bet tur līdzēt var, jo, es saku, te ir miksējums, tā nav klasiskā alerģija. Tur jau ir jāiet palīgā un jāsaprot, kas organismam varbūt traucē normāli strādāt, varbūt vēl kaut kādi liekie imītnieki ir, jā, un vienkārši organisma attīrīšana. Pirmām kārtām noteikti tās ir filtra sistēmas aknas, ja, pirmā, ja, un arī, protams, zarnu trakts, ko viņš dara, jo tas ir tik bezgalīgi svarīgs visā šī, ko saucam par alerģijām procesā. Nepavēlc, ka tās ir, nezinu, cilvēku otrās smadzenes, ja, un 70% imunitātes ir atkarīgs no tā, kā strādā zarnu trakts. Vai viņš tiek ar kaut kādām situācijām galā, kuras ir izveidojušās vai netiek, jā. Jo šeit es gribētu minēt, tur viņai būtu ļoti jāizskata tam cilvēkam viņa ēdienkarte, un tad attiecības ar mājdzīvniekiem. Vai viņai ir kādi mājdzīvnieki? Jo bieži vien to kvalificē arī kā tādu alerģiju uz kaķu spalvām, biežāk ir uz suņu spalvām un tā tālāk, ja. Bet visticamāk tur saistībā ar to dzīvnieciņu, kas ir mājās, ja ir tam cilvēkam, protams, ja, ir kaut kas, ko tas dzīvnieks tā kā, varētu teikt, pārnēsā, kādu varbūt baktēriju. Kaķis ir pilnīgi vesels varbūt, bet cilvēks uz šo reaģē, jo viņš atgrūž, tas nav viņa, viņš to negrib pieņemt. Un veido šādas reakcijas, jā. Tā var būt, bet risināt arī var. Noteikti var. Tad vēl viens jautājums ir no manas draudzenes Inas. Ina arī grib pajautāt, viņai ļoti liels stāsts šajā jomā. Ina, lūdzu. Ina ir? Tā, es ceru, mani var dzirdēt. Lūdzu. Tā, man bija jautājums. Man alerģijas testā ir uzrādīts, ka alerģija ir uz olām. Ļoti liels skaitlis tas ciparu, bet es izslēdzu no uztura olas, bet tāpat augustā man pietūkst gan lūpas, gan arī acis, bet es ēdienā neko nemainu. Vairāk, es saprotu, ka ikdienā man tāpat sanāk olu apēst, tas ir kādu maizīti vai, es nezinu, tāpat ir karbonāde, es no tā neizvairos, es no tīrām olām izvairos, un es nesaprotu, kāpēc vienmēr augustā tāpat man tā tūska veidojas, un tieši uz to sezonas laiku. Tāds man jautājums, kāpēc tā varētu būt, ka neko nemainu, bet augustā tā notiek. Jā, sveikina. Tā noteikti nav alerģija uz olām, jo tas nebūtu atkarīgs no sezonas, no gada laika, nekādā gadījumā. Tad jūs tā kādu olu tur ar maizīti kopā brokastīs arī nevarētu apēst. Tad būtu tā reakcija. Jums ir jāsistemizē, jāsaprot, tā kā es teicu iepriekš, ka vajag analizēt savu pārtiku, šī gadījumā jāanalizē to, kas notiek tajā augusta mēnesī. Kas ir citādāks nekā jūlijā, nekā septembrī, vai nezinu, vai piemēram decembrī. Jūsu apkārtējā vidē, kas mainās? To ir jāsaprot. Vai tas ir mājās pašās, vai tas ir darba vietā, vai arī ceļā kaut kur, kad jūs esat. Jums ir reakcija uz to. Tā varētu būt, ka uz kaut ko klasiski tieši tikai augustā ir. Tad ir tā kā klasiskā pieeja, kas ir, jā, organismam. Protams, ūdens, antioksidanti un tā tālāk, jā. Bet pirmām kārtām šī augustā jūs ņemsiet katru dienu, papīru un pilspalvu un pierakstīsiet, kas ir citādāks, lai jūs varētu saprast, no kā jums vajag izvairīties. Tas būtu pirmais jūsu uzdevums. Labi, paldies. Ņemat par labu. Paldies, Sandra. Tagad dosim vārdu Irēnai. Lūdzu, Irēnai.
Tagad var runāt, dzird mani? Man šī tēma arī ļoti interesē, jo man bieži ir alerģijas visādā veidā, viņas man izpaužās. Un pirmo reizi, kad man bija 40 gadi, es pat nezināju, ka tā alerģijas aizgāja pie ārsta, jo man bija uztūkusi vaigs, bija sarkans un, tā kā cūciņas apmēram, un acs bija kā pelmenis. Un tā man teica, ka man ir kvinksa tūska, izrakstīja slimības lapu un suprastīnu tavegīlu, ko es lietoju, pēc tam arī nemaz neejot pie ārsta, jau zināju, ko vajag darīt. Un tad bija kaut kāds miera periods, pēdējos 3 gadus tas vienkārši, tik bieži jau man ir tā alerģija un visādos veidos izpaužās, kā kvinksa tūska, vienkārši sarkani baigi, bez tā acu sapampuma. Un arī es gribēju zināt, što ģelits klasiskais jautājums, ja, ko darīt, un no kā, un mēģināju arī saprast, labi, tur putekšņi, bet ziemā arī ir tāpat alerģija, tāpat kvinksa tūska arī ziemā, ne tikai vasarā, un pavasarī, kad putekšņi. Tad, ēdienas visāds mēģināja izslēgt, tur kumelītes, man no kumelītēm, kā salasīja kumelītes arī bija, no mežrozītēm, tā jau var izslēgt visu kaut ko, ja, visu to labumus, visu izslēgt, un nekas nepaliks. Tad es vispār atmetu tā roku un ēdu un dzēru visu, bet arī no klikšļiem man šausmīgi, ka es aizbraucu uz Karaļkalnu un pastrādāju, un vakarā tie knīšļi, tad nākamā dienā man viss ir sapampas, šausmīgs skats. Un visbiežāk tad, ka ir kaut kāds pasākums, tad es no rīta pieceļos, paskatos spogulī, būs vai nebūs. Tā. Un laikam jau, Sanders stāstīja par putekļiem, putekļi, bet es visu laiku dzīvoju tajā pašā telpā, kā man ir, tā man ir, un citreiz nav. Un pēdējo reizi bija man pirms lieldienām, tieši gaveņu laikā, ja, kad vispār tikai ūdeni un maizi ēdu 3 šķēles dienā, ja. Logu nevēra vaļā nemaz, lai nekāda putekšņa tur nevarēja būt. Aknas folā parādīja, fola diagnostikā parādīja kā normāli cipari, attīrījusies biju, dzēru visādas zāles un profilaksēju arī, bet tik un tā man bija šausmīga alerģija. Tāpēc es arī, man interesēja tā tēma, gribēju zināt, ko darīt un kāpēc. Bet daudz jau atbildēja Sandra uz daudziem jautājumiem. Jā, te ir tas, ko es jau sākumā teicu, ja, ka, ja pirmā reize cilvēks sastopas ar to alergēnu, varbūt pat nekāda trakā reakcija nav. Varbūt tur asaroja acis, niezēja acis un tā, bet ir tas, ko varētu tā vienkārši pateikt, kā vienreiz ir tā nekās, otrais tīri tā nekās, tad organisms turās, ja, un vienā reizē vienkārši vairāk faktori sakrīt kopā, un tad ir tā kā tāds pēdējais piliens, ja, un es saku, uz to atbildes nav, kāpēc tieši tajā brīdī, kad, kā tu teici, Irēna, un ēdu gandrīz neko, ja, un viss kārtībā, un vienalga reakcija parādās, tur nav atbildes, tur tiešām nav atbilde, tur ir tikai glābiņš ir tāds, ka, ja ir ļoti grūti, tad ir no aptiekas medikamenti, kas ir pret alerģiju, ja, tos, ko sauc par antihistamīniem, vienkārši tā iedarbība būs ātrāk, straujāk, jo kādreiz ir situācijas, kad nevar gaidīt, kad nevar, jo kvinks tūska, tas nav tik vienkārši, ja, ka vienkārši kaut kas sapampa mazliet, jo tas skar elpceļus, un ja nav skābekļa cilvēkam, tad saprotam, tur nekas labs tad nevar būt, ja. Ja galīgi nepienāk skābeklis. Bet tā pamatā tad pārējie tas ir sārmainu vidi ātrāk paspēt organismam atgūt. Protams, mūsu kvalitatīvais ūdens, ja. Ja cilvēks nelieto nekādus sintezētos medikamentus, tad tas ir H-500, jo, kā zinām, viņš vienkārši ātrāk palīdzēs organismam atgūt to sārmaino vidi, un būs arī kā antioksidants, jo viņš velk visu šito te, kā saka, draņķību no organisma projām. Bet tas nav viena kapsula dienā. Tur ir vairākas kapsulas dienā atkarībā kāda ir sajūta cilvēkam. Kas saka, viena reize noteikti, ne, tur jāskatās varbūt 3-4 reizes noteikti. Un kārtīgi koncentrēts koraļu ūdens, lai būtu tā sārmainā vide. Bet ūdens daudzumam arī jābūt ir lielam,
jā, varbūt miksēt parasto ūdeni ar koraļūdeni, jo galvenais filtrs, kas to visu tīra normāli, tīra laukā, tās ir nieres, jā. Ja viņas to nespēja izdarīt, tad tas, protams, slīdīs kaut kur laukā. Nu, vai nu būs tā ādas reakcija, vai arī būs elpošanas ceļu tūska. Ja, tad noteikti jāpadomā arī par to, šī brīdī, kas palīdzētu gan aknām, gan nierēm strādāt. Ja? Un arī tā eksperimentēju arī uz savas ādas, ka, ja tā, ikdienā tā normāli varētu dzert tām pašām nierēm, tā būtu alfa lucerna, tur, nezinu, pāris kapsulas dienā un teiksim, aknu darbībai galvenokārt tas būtu tur, pieņemsim artišoks, jā, tad šīs situācijās to devu vajag vismaz dubultot, jā, aptuveni vismaz 4 kapsulas. Lucerna alfa, nieru filtrācijas darbam, lai viņš būtu tāds raitāks, lai viņām nebūtu jāmokās, un arī artišoks. Jā, vismaz 4, vismaz, jā. Paldies, Jā, un es saku, un šī situācijās vēl ļoti labi no minerālvielām palīdz, tas ir MSM sērs un arī cinks. Tie ir 2 tādi minerāļi, kas palīdz ļoti daudzām sistēmām, bet šī situācijās palīdz arī šūnai, vienkārši noturēt savas funkcijas, savu darbu, lai nebūtu tik traka tā reakcija, tā skaitā arī uz ādu. Protams, tas nav, panaceja, bet, kaut cik to visu atvieglo. Un arī no ārīgajiem līdzekļiem, es nezinu, tas ir ļoti arī individuāli. Man pašai visvairāk palīdz sudraba gēls. Viņš varbūt, to reakciju nenoņem uzreiz, bet viņš atvieglo, vismaz viņš atvieglo un neniez, jo kas ir alerģija arī raksturīgi, ka tā vietiņa, kur ir uzpampusi, viņa taču riebīgi niez un kņudina visu laiku, ja? Un, kad uzmērījot sudraba gēlu, sudrabs neļaus kaut kādai tur infekcijai rasties, bet pamatā tur iet alveja un šitie abi 2 kopā, viņi tā kā nomierina to ādu. Un nav tā nieze, tad kaut kā to visu var, izturēt, kamēr tas atkal viss process nomierinās, ja? Bet, diemžēl atbildes nav. Tad ar alerģijām medicīnā būtu tikuši galā, ja? Tā jāskata, ja? Jā, īstenībā ļoti. Es biju arī izbraukusi no Latvijas, un es saskāros ar tādu ļoti labu maizi. Un tā, iedomājieties, tā bija baltmaize, ja? Un, godīgi sakot, bija tāda sajūta, ka man viss labi pārsagramojās, man bija viegla sajūta, ja? Un atgriežoties atpakaļ, veikalā pieejamā maize, ne jau visas, vai ne, bet lielākoties, es apēdu šo maizīti un tik skumji, ka tur ir klāt visādas tur irdinātāji, vielas, ja? Un manam organismam ir papildus slodzi, papildus darbs, regulāri kaut ko darīt, kas viņam būtu, varbūt šī enerģija jānovelta, varbūt manām aktivitātēm, ja, dzīves, varbūt mērķu piepildīšanai. Un tāpēc es arī saprotu to, ka organisms ar laiku vienkārši nogurst, ja, un viņam ir grūti pretoties par to ko viņi, par tiem kairinātājiem, cik es tā sapratu, Sandriņa, ja. Un par šiem produktiem, kurus jūs dzirdējāt, kurus iesaka dakteri, droši rakstiet tam cilvēkam, no kura jūs šo saitīti Zoom ierakstu arī iegūsiet, ja, vai tagad klausieties, jo aizsūtīs jums aprakstus, pastāstīs, kur var. Svarīgi, ļoti svarīgi ir uzsūktspēja, ja, šim te produktam, arī tam pašam artišokam. Bet es gribēju pastāstīt ļoti labu, skaistu rezultātu, pateicoties arī doktorai Sandrai Kalniņai. Es pat esmu skolotāja, un kad es strādāju arī bērnu dārzā par audzinātāju, man bija viena meitenīte, un viņa nevarēja ēst piena produktus. Un tas bija tiešām ļoti emocionāls stāsts, kurā man mamīte raud un stāsta, un viņa saka, kā es tam bērnam varu aizliegt to kalciju uzņemt, ja? Tas bērns raud, viņš tik ļoti grib to biespieniņu, ja? Bet tu nedrīksti iedot, ja? Un tad šis bērniņš bija pie doktora Sandras Kalniņas uz veselības pārbaudi. Ja kas var droši pieteikties, iesaku, kurā apskata tad visu organisma stāvokli, kā strādā katrs orgāns, un tad izsacina to cēloni, no kā tad tas vispār ir. Un iesaka, kā rīkoties tālāk. Un, ziniet, pagāja, jau bērnam palika labāk, ēda visu, bet iedomājieties to sajūtu, kad šis bērns paaugļās jau lielāks, jau diezgan, ja,
Un viņš pienāk pie manis uz ielas, ka mēs jau vairs nebijām tikušies, un viņš man apmīļo un samīļo, un viņš pasaka paldies. Tā kā tas paldies arī ir Sandra Kalniņa tev, jo šis bērns ir izaudzis spēcīgs, stiprs, jā, un viņš ēd visu, kas viņam ir nepieciešams organismā. Tā kā ir tie rezultāti, un tāpēc tiešām paldies, daktarīt, arī, ka iesaki to, kā tad to organismu noturēt, vai ne, tajā līmenī, lai viņš var izturēt visu šo dzīvi, jo nav jau viegli arī mūsu nervu sistēmai, kur vēl tas, ka mums te ārpuses kaut kas vēl kairina. Tālūk, tā kā, vai ir kādi jautājumi, varbūt? Droši jautājiet, ja. Ja kāds jautājums, viņš var arī uzrakstīt pēc tam, varbūt konsultantam, jā, un tad mēs varēsim arī atbildēt. Tālūk, tā kā, man liekas, es esmu, jā, Ģirtiņ, lūdzu. Ir pēdējā laikā dikti populārs arī te mums ģimenē bērniem, ir tas saucamais bezlaktozes piens. Varbūt var Sandra iedot tādu labu komentāru. It kā tas tiek, motivēts ar to, ka man tur piens nepārstrādājas, man vajag bezlaktozi, man tur auzu pienu, tur mandeļu pienu un tā tālāk. Bet kafiju dzer iekšā, paši saprotiet. Jaunieši kafiju mīl, bet vajag jau to pienu, puslitru vismaz uz to kafijas krūzīti. Varbūt komentārs varētu būt par šo tēmu. Tas ir tas, ko es sākumā teicu. Šobrīd ir pienākuši tie laiki, kad nevis jāskatās pat, protams, ir jāskatās uz to pārtikas produktu grupu, kuru lietoju, kuru nelietoju, bet uz produkta kvalitāti. Ja? Ka es teicu, nav tādas govs uz pasaules, kura ražotu tādu pienu bez laktozes, un 2,5% vai vēl 2% un tā tālāk. Jo mazāks tauku saturs pienā, jo sliktāk ir viņa kvalitāte. Viņam ir jābūt sadarbībā ar tiem noteiktajiem tauku procentiem pienā, plus mīnus apmēram 4 ir govs piens, un tad, viņi savā, kā to pateikt pareizi, nezinu pat, viņiem ir savs režģis, sava sistēma, kā tie piena tauki ir savienot kopā ar laktozi, ar to piena cukuru. Un ja pienam tie tauku procenti tiek mainīti, tad arī tā laktoze, viņa vairs neuzsūcās. Nemāk organisms ar viņu tikt galā. Ja? Tādā veidā tas viss notiek. Tas, ko es minēju, ja? Evita, ko tikko teica par to maizīti, cik forša laba sajūta bija. Ja? Braucienā, kad ēda citu maizi, tā ir liela problēma pie mums jau arī. Ne tikai Latvijā, ja? Ka maizei zūd kvalitāte, kas ir viss vēl pielīdz klāt, bet viens kaitīgais elements, tas ir raugs, ar ko maize tiek cepta. Maizei arī būtu jābūt ceptai ar ieraugu vai ar saucamo maizes raugu, kur ir cits baktēriju un sēnīšu sastāvs. Jo man kādreiz bērnībā mācīs, domāju, ko tie vecie, te ņemās, ja? Neļāva ēst tūlīt karstus pīrādziņus no pannas. Neļāva vienkārši. Pateica, ka maizei ir jāatdziest, un tikai tad viņu drīkst ēst. Jo agrāk tas raugs, kas bija pieejams, nopērkams, tā rauga sēnīte, viņa nomira. Viņa uzbriedināja to maizītu. Tā, kad palika augsta, tad viņa nomira. Ja? Šobrīd rauga sēnīte ir kā tāds, es nezinu, terminators, neiznīcināma vienkārši. Un lieka sēne organismā atkal rada problēmas. Un tieši tas pats notiek ar pienu. Un vēl piebilde, šī kaitinošā mode, kas ir, jā, tad es saku cilvēkiem, jūs parādiet man, no kurienes auzām vai kokosam var izslaukt pienu vai sojai. Kas ir augi, jā? Parādiet, kurā vietā, jo piens pēc definīcijas ir dzīvnieku valsts produkts, ja? Nevienai sojai mēs neko nevaram izžmiegt laukā. Viņu vienkārši maļ blenderē tik ilgi sakuļ to visu masu, ka tur kaut kāda suliņa balta ir izveidojusies, ja? Tā ir, bēdīgi, es saprotu, šī tēma ir tāda bezgalīga ģirta un nav tik vienkārši tam cilvēkam pateikt, ja? Negribi pienu, nedzer, bet nesaka, ka tu nevari lietot viņu, jā. Jo, ja cilvēks nevar lietot, tad tas ir dabīgais piens, uz ko viņam ir tāda cilvēka, tāpat kā
jūtīgi arī uz tiem pašiem kukaiņu kodumiem, kā Irēnai ir, jā. Viņam uzreiz ir slikti no tā piena, bet no normālā piena, jā, bet tādu gadījumu nav daudz. Jo piedodiet, cik daudziem no mums šobrīd ir pieejams normāls piens. Reti kuram, ļoti reti kuram, jā. Tad ir jābrauc vai nu pie sava saimnieka pazīstamā, kuram tu govī vari acīs paskatīties, jā, vai arī, paldies Dievam, ir vēl mājražotāji, kur var nopirkt fantastiskas lietas. Sestdien bija vienā tirgū, ja, es tur no laimes gandrīz noģību. Protams, to visu nopirkt nevajag, ko visu cilvēki piedāvā, bet brīnišķīgas lietas ražo mūsu cilvēki. Kā dabīgo maizīti, labus piena produktus, gaļas produktus, visu, neskaitot nemaz zaļumus un dārzeņus, jā. Tā kā mums ir, kur meklēt, ir varianti, ne tikai veikalā. Ja, un vajag to izmantot. Jā, paldies. Te viens jautājums parādījies ir. Jā, es nepaspēju izlasīt. Kristīna lasīs, vai es lasu? Labi. Komentārs tāds ir, manu meitai ir alerģija pret ziedputekšņiem, putekļu ērcīti, citrus augiem, ir taisīts tests uz šo visu. Ir savs deguns un rejošs klepus tieši apkuras laikos. Sākot lietot alerģiskos medikamentus, meita pieņēmās svarā. Jautājums ir tāds, vai no alerģiskiem medikamentiem, ko lietojam, varētu tas tā ietekmēt? Domāts laikam svarā pieņemšanās. Jautājums ir, kādi medikamenti tiek lietot. Ja ir tikai tīri antihistamīnie, ko mēs zinām tāds, pieejamāks nosaukums no kaut kādiem gadiem iepriekš, kaut vai suprastīnas tavegils, ja tagad jau nāk jaunā paudze, jau citi medikamenti, tad ne. Bet, ja tiek kaut kādā veidā alerģija nomākta ar kaut kādiem pūšamajiem līdzekļiem vai kaklā vai degunā, kas ir tā kā astmatiskie līdzekļi, viņi ir hormonu saturošie preparāti. Un tie var ietekmēt arī svaru. Un ne tikai. Ja? Jo hormoni tā ir tāda, neviennozīmīgi lieta manā skatījumā, ko nevajadzētu tik plaši lietot. Jo viņi jau neatrisina problēmu. Problēma jau vienkārši paliek, bet, svaru var ietekmēt, jā. Paldies par atbildēm. Ja jautājumu nav, tad meitenes. Paldies, Sandriņ, par izsmeļošām atbildēm. Tad, laikam, ja jautājumu vairāk nav, tad mēs varētu beigt šo zūmu. Un tad uz tikšanos nākošajos zūmos. Paldies jums visiem par uzmanību. Uz redzēšanos. Paldies!